Šodien esmu ieradusies medicīnas centrā POC, lai pārbaudītu savu ķēzargrieziena rētu un uzzinātu nedaudz vairāk par diastāzi. Iesim iekšā. Esmu 2 bērnu mamma. Man ir bijuši 2 ķēzari. Pirmais ķēzars man bija pirms 2 gadiem, un tagad svaigākais ķēzars man bija pirms 4 mēnešiem. Līdz ar to man interesē tieši jautājums par diastāzi, par atkopšanos pēc ķēzargrieziena. Diastāze ir stāvoklis, kad taisnie vēdera muskuļi attālinās un starp tiem izveidojas atstarpe. Šī stāvokļa cēlonis parasti ir strauja vēdera muskuļu izstiepšanās jau grūtniecības laikā. Diastāze var izraisīt vēdera izgāšanos, palielināt muguras lejasdaļas izliekumu un veicināt muguras sāpes. Jāsaka, ka līdz pat 60% sieviešu pēcdzemdību periodā ir diastāze, un, lai to koriģētu, ir jāvēršas pie fizioterapeita un kinezioterapeita. 3 jau pirkstiņi aiziet, jā. Tā arī varētu jūs mājas to pašu pārbaudīt sev ar saviem 2 pirkstiem vispār. Kā konstatēt, ir vai nav izveidojusies diastāze? Liec 2 pirkstus gan virs, gan zem nabas rajonā, atliec galvu, sasprindzinot vēdera presi un meklē, vai ir sprauga. Ja sajūti spraugu 2 pirkstu platumā un pat vairāk, tā tiek dēvēta par diastāzi. Es varu tad pārbaudīt arī notestēt. Jā, testē arī varu to parādīt. Ir vai jums nav, jā, diastāze. Rociņas turamies pie kušētas maliņas. Abas kājas kopā. Dodam pretestību manam rokam uz to pusīti. Diastāze nav tikai estētiskas pārmaiņas vai nepatīkams vēderiņš pēcdzemdību periodā. Vāja vēdera siena var izraisīt vairākas nepatīkamas blakus parādības. Uz to pusīti pretestību dodam. Nedaudz paceļam. Dodam pretestību uz to pusīti. Šeit ir vājums. Jā. Un tālāk es meklēšu, šitais vājums dot mums diastāzi vai vēl kaut kas. Jā. Lietišķā kinezioloģija ir medicīnas nozara, kas diagnosticē un ārstē funkcionālus traucējumus organismā, izmantojot muskuļu testēšanu. Kineziologs, izvērtējot ķermeņa muskuļu darbību, novērš organisma darbības traucējumus un izmanto dažādas diagnostikas metodes – vingrinājumus, masāžas un stiepšanās tehnikas, kā arī veids kinezioloģisko teipošanu. Un labākai efektivitātei, cik bieži vispār ir jāiet pie fizioterapeita gan uz tām nodarbībām, gan uz teipošanām? Uz teipošanu reiz 2 nedēļas. Jā. Vingrošana 2 vai 3 reizes nedēļā. Jā, jūs varat atnākt, varat mājas vingrot arī. Jā, tūlīt redzēsim kā. Laiks ķerties pie vingrinājumiem. Kompleksa pieeja noteikti dos ātrāku un labāku rezultātu cīņā pret diastāzi. Der atcerēties, ka pēc dzemdībām sākumā gan ir jādodas pie ginekologa, un pēc 6 līdz 8 nedēļām drīkst uzsākt arī aktīvu pēcdzemdību rehabilitāciju. Tad noteikti ir jāņem vērā, ko mēs nedrīkstam darīt, tas ir celties un taisīt taisnās presītes, jo tad mēs tieši palielinam to spraugu, kas izveidojas. Ko mēs varam darīt? Mums ir jātrenē sānu muskulīši un jātrenē pa diagonāli, lai mēs to diastāzi savilktu kopā. Pirmais vingrinājums, lai mazinātu diastāzi. Mēs saliekam celīšus kopā, rokas mums ir apsāniski un mierīgi mēs stiepjam uz vienu pusi izelpa, ieelpa uz otru. Un te izelpajam. Atkārtojam no 10 līdz 15 reizēm. Nākamais. Paceļam celīti augšā, pievelkam maksimāli tuvu klāt, lai labāk saķere ir muskulīšiem. Šī roka paliek te. To mēs liekam pret galvu. Un tagad izelpā stiepjam elkonīti klāt pie celīša. Jā. Šī roka mums kārtīgi atspiežās. Atkārtojam 10 reizes un pildām tikpat vingrinājumus uz otru pusi. Un tagad izelpā mēģinam celt augšā sānu un atpakaļ lejā ieelpt. Ļoti liela nozīme ir vingrinājumu kvalitātei, tam, cik pareizi tie tiks izpildīti. Nepareiza vingrošana ar nepiemērotiem vingrinājumiem situāciju nevis uzlabos, bet tieši pretēji pasliktinās, padarot diastāzi tikai lielāku, kas nākotnē draud ar ķirurģisku iejaukšanos. Mājās noteikti mēģinam atkārtot reizi dienā. Ja nejūtas cilvēks droši un pašam bail mājās vingrot, droši nākat uz un vingrojam fizioterapeitu uzraudzībā vismaz 2-3 reizes nedēļā, tas ir kā obligāti, bet mājās papildus reizi dienā. Paldies, Mislās. Lūdzu.